Diezgan klasiska ainava Jūrmalā ir ar koku apšūtas sienas. Tāpēc arī, lūk, mēs vienu tādu māju redzamu. Sveiks, Elvi, vai tu gadījumā neesi mainījis nodarbošanos tagad ar koku sāc strādāt? Nē, esmu gan, bet tas ir tikai šķietami, ka tas ir koks, ka pieiesim tuvāk, sapratīs, ka tas ir pavisam cits materiāls. Apskatīsim tuvāk, vai ne? Jā. Nu, kā tad izskatās? Tik un tā izstāst pēc koka? Izskatīsies tev viņš vienmēr pēc koka, bet tas nav tieši šķietcementa dēlīša cedrali. Tas principā ir tests ar padauzīšanu? Tests ar padauzīšanu. Pēc koka gan neskan, jā? Nu, neskan gan, jā. Tas ir šķietcements, kur sastāvā ir cements, smilts, ūdens, un mēs iegūstam materiālu, kas atšķirībā no koka nepazaudēs šo krāsu. Parasti mēs esam skatījušies dažādas pilnīgi jaunas fasādes, bet šis jau izskatās, kad laika pabeigts. Jā, šai mājai jau ir gandrīz 5 gadi. Tas tāds periods, kad, ja būtu koka fasāde, tad jau krāsa visticamāk, sāktu mazliet balot. Jā, šeit, kā redz, te ir viss vēl izstāsts kā pilnīgi jauns. Pie tam jāņem vērā, ka mēs esam Jūrmalā, kur ir saule, vairāk vējš, mitrums lielāks, gaisa, sāls, ūdens, kas ietekmē negatīvu fasādi, bet šeit tā nav problēma. Kā tavuprāt būtu tā galvenā atšķirība starp citām fasādēm un šo te? Pirmkārt jau sāksim ar tīrīšanu. Kā šīs pašas mājas saimniece teica, kad iepriekš pirms mājas renovācijas viņiem bija liels problēmas ar mājas tīrīšanu, jo te ir dzīvnieki, viss, un fasāde paliek netīra, bieži jāmazgā un beigās nemaz nevar atmazgāt. Šiem te dēļiem ir tā lieta, ka viņas var pat ar augstspiedienu mazgātāju ar ūdeni mazgā un nebūs problēma. Māja būs tīra tik, cik pats gribēs mazgāt. Cik es saprotu, šī ēka pašā mājas celšanas sākumā nav bijusi uzreiz apšūta ar šiem dēļiem. Kas pamudināja saimnieci izvēlēties tieši jūsu materiālu? Pirms 5 gadiem, kad šo māju renovēja, tad te bija dažādi materiāli. Te bija gāzbetons, ķieģelis, koks. Jā, tāds kompozīts. Kompozīts, jā. Un tad saimnieki gribēja atjaunot māju un izveidot tādu vienotu ansambli. Un galvenokārt, lai viņiem nebūtu pēc 5 gadiem, 10 gadiem jāpārkrāso, jāņemās ar to fasādi, tad viņi tā kā nosliecās uz mūsu materiālu pusi, jo neviens jau negrib vasaru pavadīt krāsojot māju, labāk aiziet uz Jūrmalu tepatās. Elvi, kā ir ar visām detaļām? Ar detaļām tā, ka mēs piedāvājam visiem stūriem, visiem elementiem nepieciešamās alumīnija detaļas, kas šeit ir arī izmantotas. Attiecīgi, lai tas stūris izskatās pabeigtāks un viss, tad attiecīgi arī no tā veida, kā mēs klājam dēļus. Te ir, piemēram, skujiņā, var likt vertikāli, blakus. Tad katram šim te klāšanas veidam ir mazliet citādāks profils paredzēts, lai viss izskatītos tā. Un šos visus profiliņus arī ar pareizo krāsu var sakārtot, jā? Mums ir 32 krāsas dēļiem un 32 krāsas profiliem. Vispār jau kopumā skatoties uz māju, tiešām ir tāda pabeigtības sajūta un visur ir kā pareizās lietas liktas un pareizie profiliņi. Viņi te uz stūres arī skatos diezgan smuki, tā tas ir iestrādāts uzreiz, vai ne? Jā, tos liek pirms fasādes būtu, pirms dēļu likšanas uzliek profils, lai visu var tā perfekti. Šeit tiešām cilvēki ir piedomājuši, lai viss izskatās tā. Jā, ir skaisti visās detaļās. Tieši tā, skaisti visās detaļās. Ja mēs salīdzinām ar koku, kāda ir izturība šiem dēļiem? Izturība šos dēļus salauzt ir grūti. Salauzt var jebko pasaulē, bet būs ļoti grūti, un nekas labāk neliecina, ka šajā mājā dzīvo sportiska ģimene. Sportiski jaunieši te regulāri. Es regulāri laužīs kaut ko? Jā, daudz bumbu pret sienu, redz arī hokeja inventārs, un te tas notiek ar nolūku un ļoti bieži. Tātad gan futbols, gan arī hokejs. Jā, tas viss lido pret... Tas viss lido pret sienu, un kā redzi, nekāda bojājumi nav. Un tagad, Elvi, parunāsim par krāsām. Parasti tas ir diezgan dramatisks pasākums, kurā ir iesaistīta visa ģimene, kad ir jāizvēlās, kāda būs pareizā krāsa. Kā ir ar tevi? Tā vienmēr viennozīmīgi ir sarežģīta lieta. Cevišķi var izvēlēties no 32 krāsām, bet mēs cenšamies maksimāli to procesu atvieglot. Ir 2 iespējas, ir vai satikt mani un tad visus paraudzīņus apskatīties un izvēlēties. Otra opcija ir ieiet mūsu mājaslapā, apskatīties internetā krāsas un tad paraudzīņus pasūtīt sev uz mājām. Un kurjeris jums atvedīs jūs izvēlēto krāsu, un tad jūs redzēsiet. Kādas ir pašas populārākās krāsas tam arī? Gan jau, ka tādas ir? Šobrīd Latvijā populārākās ir šāda te brūnā krāsa viennozīmīgi, jo latviešiem vienmēr brūnais ir paticis, un pamazām arvien populārāk paliek pelēkā krāsa. Šogad ir iekritusi acīs šī te brūni melnīksnējā krāsa. Cilvēkiem patīk, un, protams, arī, kā jau vienmēr, balts. Jā, pilnīgi balts. Pilnīgi balts patīk arī. Aha, skaidrs, lūk, populārākās krāsas. Bet, ja galīgi kaut ko dullu gribās, ir iespējams arī oranžu māju dabūt? Var dabūt arī oranžu, var dabūt arī zilu māju.
Un beigu galā, ja galīgi nekas nepatīk, tad var arī nokrāsot šos dēļus. Rozā. Un ir arī iespēja kombinēt krāsas, kas arvien biežāk tiek arī darīts, jo cilvēkiem patīk tomēr dažādība. Un šobrīd arī arvien populārāk kļūst pelēkā krāsa. Kā visur Eiropā, arī latviešiem sāk patikt pelēkas mājas. Nu, bet, ja ļoti grib, var arī visu varavīgas no 32 krāsām izgatavot fasādē. Var izgatavot. Mums ir līdzīgs piemērs Lietuvā, kur gan nav no 32 krāsām, bet ir kādas 8 sakombinētas. Arhitekts pats sev būvēja māju, un tad izdomāja, ka viņš grib kaut ko pavisam atšķirīgu. Tā, lai zinu, kur dzīvo arhitekti. Es jau gribēju uzprasīt par montāžu. Paskaties uzmanīgi, kā domā, ar šīm rokām varētu uzmontēt. Es domāju, ka jā, bieži vien cilvēki izvēlās montēt pašu spēkiem. Tāpat mēs esam izstrādājuši montāžas instrukciju, kur soli pa solim ir aprakstīts, kā uzbūvēt šādu te fasādi. Tāpēc es domāju, ka arī ar šīm rokām varēs to izdarīt. Kā ir ar garantijām? Tā, šādam materiālam kalpošanas laiks ir vismaz gadi 50. Krāsai viena garantija ir 10 gadi, un kā praksē parādās, vecākais objekts Latvijā ir 15 gadi, un joprojām nekas ar viņu nav darīts. Un ja tev interesē šis materiāls, var ieskatīties mūsu mājaslapā Eternit.lv un atrast visu